gadu uzņēmums Tolde svin savu pastāvēšanas 15 gadu jubileju. Savu darbību uzsākām 1999. gadā, tātad pagājušajā gadsimtā, un sākām pavisam mazā oficiņā un nelielā noliktavā. Tā pa bišķiņam esam izauguši līdz tādam, kādam mēs tagad esam. Pašā iesākumā vairāk bija darbs ar privāto sektoru, ar privātu mājām, ar nelieliem jumtiņiem, ar nelieliem tādiem pasūtījumiem. Arī pašā sākumā bija neliela ražošana, ražojām jau koras, vēmeles, ārējās palodzes un tādas lietas. Un tā pakāpeniski palielinājām arī ražošanu, savu sortimentu piedāvāto. Un arī jumta profils tagad profilējam uz vietas. Tā ka lēnām augam. Šogad laiks mūs ir ļoti lutinājis, jo īsti nebeidzās pērnā sezona, kad ir sākusies jau jaunā sezona. Jumts, tas ir ļoti svarīgi mājai, lai nebojātu fasādu un viss mājas ilgmūžīgi būtu. Bet vēl bez jumta ir ļoti svarīgi arī lietas ūdens notekas sistēmas, lai nebojātu fasādu un pamatus, jo arī mājai pamatiem ir ļoti liela nozīme. Šķiet, ka ledus būvniecības nozarē pēc krīzes ir sakustējies. Pieprasījums pēc saražotā audzes te jau par 20%. Tērauda jumti esot ļoti piemēroti Latvijas klimatam, ja tos pareizi uzklājot un kopjot. Tad tie varot nokalpot pat 100 gadus un vēl vairāk. Un par to var pārliecināties gan Vecrīgā, gan Jūrmalā un citur. Šogad mēs saviem klientiem piedāvāsim arī vairākus materiālus ar citu pārklājumu, ar printeču tehnoloģijas, kas izskatās gan kā bilde, gan kā šis, piemēram, kā akmeņi, gan arī cits, kurus var izmantot ļoti veiksmīgi gan nožogojumos, gan dažādās apderēs un citās vietās, kur vien fantāzija mums darbojās, kur ir vajadzīgas metāla konstrukcijas. No šī materiāla var ražot arī profilus, gan nožogojumiem, gan sienām, gan skursteņa apderēm. Šis arī ir jaunums, bet šāds jumts jau Latvijā ir uzstādīts tieši arī dakstiņu profils, kā šis paraudziņš, un šāds jau daļo mūsu klientu māju. Pie mums klientiem pasūtījumi tiek veikti individuāli pēc viņa vajadzīgiem garumiem. Ja klients nezina, cik viņam precīzi, ko vajag, mūsu meistars sarēķinās, un loksnes būs precīzi vajadzīgajos garumos. Līdz ar to nebūs jāpārmaksā nauda un būs salīdzinoši vienkārši arī uzstādīt. Šis ir vēl viens pārklājuma veids, arī no kura veido gan profilus, gan visus pārējos locījumus, gan jumtus, gan sienas fasādē var veidot. Mēs saviem klientiem piedāvājam divpusējā pārklājuma teknes, kas ir pārklāts ar puru materiālu, līdz ar to kalpošanas laiks viņam būs krietni garāks nekā vienpusējām, jo tīrot vai arī tiekot nokrišņiem, iekšpusē netiek bojāts materiāls. Tīrot netiek saskrāpēts un līdz ar to neveidojās rūsa. Saviem klientiem piedāvājam klasika profilus gan vienkārši taisnu, gan ar dekoratīvajām ribiņām. Tā atkal ir gaumes lieta. Un šis profils ir viens no vislīdzīgākajiem valcētajiem profilam, bet uzstādīšana viņam ir krietni vienkāršāka. Īpaši mīļa mums ir āmols izstāde, kurā arī tūlīt piedalīsimies. Un arī laipni gaidīti ir mūsu gan esošie, gan arī nākošie klienti pie mūsu stenda, kur var iepazīties tuvāk arī ar mūsu piedāvājumu. Ko šodien esam gan runājuši, gan par to, ko bērni gūst rotaļājoties, gan par to, kā varētu mainīt vecu jumta segumu, bet galvenā tēma tomēr bija par to, kā sākt sportot, ja mums jau ir 50+. Būsim gana iesildījušies, un es jūs aicinu ārā uz sportošanu. Ko teikšu jums atā, lai jums veiksmīga diena, un tiekamies jau rīt!